Čau! Tikpat svarīgi, cik svarīgi ir izturības treniņi un spēka treniņi, tikpat svarīgi ir mobilitāte. Ne tikai muskuļu atslābumam, bet arī kopējai vielmaiņas darbībai, kā arī sāpju un traumu novēršanai. Tāpēc šodien mēs veiksim stiepšanās, jeb mobilitātes treniņu, kuru tu vari veikt vai nu no rīta vai vakarā, ideālā gadījumā gan no rīta, gan vakarā. Protams, var arī to veikt dienas vidū, ja darbs ir sēdošs. Tāpēc ilgi nekavēsimies un nostāsimies kājas plecu platumā, rokas izstieptas uz sāniem, pagriezīsim vienu plaukstu caur iekšpusi uz augšu un otru plaukstu caur ārpusi uz augšu. Attiecīgi mums iet rokas pienākšu mazliet tuvāk, plaukstas abas skatās uz augšu, tikai katra no savas puses. Ja? Un mēs rotējam cauri pleciem, veicam pilnu apgriezienu plaukstas locītavā, veicot rotāciju no vienas puses uz otru. Ja? Tātad mēs pagriežam caur plecu, izelpā, plaukstas abas skatās uz augšu, tikai katra to dara caur savu pusi. Vēl 3, 2 un 1. Ļoti kolosāli. Mēs veiksim muguras nopaļošanu uz aizmuguri, ielpā. Un izelpā mēs atveram krūšu kurvi kārtīgi vaļā. Ielpā mēs nopaļojam muguru un izelpā uz priekšu, izvēršot krūtis, pleci, atpakaļ un vēl. Šeit kārtīgi nopaļo iegurni, vēders un naba iet uz iekšu. Šeit mēs atveramies plecus nolaižot un paceļam arī skatienu uz augšu. Un izelpā, un vēl. Plaukstas atverās vaļā, skatās uz priekšu, ielpā nopaļojot muguru, pirkstu kauliņi saskarās. Turpinām, vēl. 1, 2 atveramies, un vēl kārtīgi nopaļojam. Un izelpā atveram vaļā, kolosāli. Mēs izapļojam plecus uz priekšu, 10, 9, kārtīgi pasakam tam ķermenim labrīt, izstaipām, iekustinam vielmaiņu, sākam limfas kustībai likt darboties, kā arī mēs pamodinam iekšējos orgānus. Un 1, labi, atpakaļ. 10, kārtīga amplitūda, 9, rokas aktīvas un vēl izelpā, 5, 4, 3, kolosāli, 2 un 1. Kājas plecu platumā mēs zodu virzām pie krūtīm, atpakaļ uz sānu, lēni kontrolēt uz sānu un vēl. Atceries, šeit kustības nav nesasteigtas, nesarauts, nav svarīgi uztaisīt kaut kādu piegājienu skaitu, ir svarīgi izkustināt, uzsildīt ķermeņa temperatūru, izstiept saspringtos muskuļus. Un vēl vienu reizi uz priekšu, sāni, sāni, un atgriežamies sākuma pozīcijā, pleci nolaisti. Kājas platākā plecu platumā izvirzām labās kājas pēdu, lai tā skatās pavisam uz sānu. Un arī kreisās kājas pēdiņu viegli pavēršam līdzi labajai. Ja? Bet viņi neskatās pavisam, ja? Tas nedabīgi. Bet nedaudz pavērst uz sāniņu. Rokas aizliekam aiz muguras, pagriežam gurnus pretī labajai kājai. Un uz izelpu mēs velkam plecus atpakaļ un ar taisnām kājām virzām ķermeņa augšdaļu uz leju. Ja, mēs nenopaļojam muguru, nav mūsu mērķis aiziet ar galvu pilnīgi līdz lejai, ne ar taisnu muguru, pavisam taisnu muguru, pat viegli tāda sajūta, ka mums viņu liecās, ja, tas mugurkauls. Mēs iestiepjam kāju aizmugurējās daļas un izelpā. Arī muguras lēsdaļa šeit iestiepjās un vēlreiz izelpā. Pleciņus pavelc atpakaļ un vēl. Labi.
Mēs paliekam tik tālu, cik mēs jūtam, ka muguras lēzdaļa nenopaļojās. Un vēl. Kolosāli vēl pēdējo reizi ieelpa. Un izelpā. Atgriežamies sākuma pozīcijā un atceries, ka elpošanai arī šeit ir ļoti, ļoti liela nozīme. Pēda skatās uz priekšu. Otra pēda izvērsta pakreisi, labās kājas pēda viegli seko. Un tiešām atceries seko līdzi elpošanai, jo arī elpošana palīdz tavam ķermenim pamosties, aizsūta skābekli uz smadzenēm, pagriežam gurnus uz kreiso pusi. Un izelpā izliecam muguru, ja, un mēs virzām ķermeņa augšdaļu uz leju. Un izelpā sajūtam, kā iestiepjās kāju aizmugurējā daļa. Un izelpā. Vēlreiz. Izelpā. Mazliet noturam. 5, 4, 3. Pavelc plecus atpakaļ. 2, 1 un atgriežamies. Abas pēdas skatās uz priekšu un tiešām neaizmirst elpot. Viegli it kā izliecam muguru, lai mēs varētu ar abām taisnām kājām liekties uz priekšu. Kājas izvirzam mazliet platāk, rokas aiz muguras, un mēs izelpā ar abām kājām liecamies viegli uz priekšu. Un izelpā. Un vēl. Super. Pieliekam abas rokas pie grīdas. Ja nepieciešams, viegli ieliecam kājas, ja? Bet muguriņa paliek taisna, lai mēs neaiziem štalīkā mugurā. Ja arī pie ieliektiem kājām nesanāk aizsniegt grīdu, tad mēs turamies pie kājām. Ja? Un savēršot ķermeņa augšdaļu, mēs pieskaramies grīdai un otru roku atveram vaļā kā grāmatas lapu. Un pieskaramies atpakaļ pie grīdas, pie otras rokas. Viņas satiekās, kājas ir taisnas, atveram vaļā, skatiens līdzi rokai. Un izelpā. Un vēl. Atveram. Un izelpā. Aizveram. Super, vēl. Un izelpā aizveram. Kolosāli. Mainām ar otru roku, viena roka maksimāli pie grīdas, ja nē, tad viņa turās pie kājas, bet tādā gadījumā pie pretējās kājas, ja, lai mēs varam atvērties vaļā. Ja, neturam pie tās pašas kājas. Vai nu tā tad viena versija, mēs esam ar taisnu muguru, taisnām kājām ar plaukstas ar grīdu, un mēs atveramies, vai plauksta ir pie pretējās kājas. Ja? Un lejā. Un vaļā. Lejā, super, vēl. Un lejā. Un pēdējā reize vaļā. Un lejā. Kolosāli. Satuvinam abas pēdiņas kopā. Šeit gan mēs varam nopaļot muguru, rokas pie grīdas un pilnībā atslābini mugurkaulu. Mugurkauls ir atslābināts, mēs savienojam rokas savienotas, viegli pašūpojies no vienas puses uz otru, pilnībā atslābiņ ķermeņa augšdaļu. Pakrat ar galvu jā, šī būs brīnišķīga diena, pakrat ar galvu nē, es neļaušu nekādām negācijām ienākt. Un lēnām atbrīvo rokas un lēnām pa vienam skrīmslim mēs uzrullējamies augšā. Ieņemsim pozīciju balstā uz ceļiem. Korsets šeit ir kontrolēta un mēs viegli atcelsim ceļus, virzot gurnus atpakaļ un virzot galvu starp pleciem. Un atgriežamies sākuma pozīcijā. Un veiksim vēl pāris šādas reizes. Ceļi ir ieliekti, gurni virzās atpakaļ, astaskals iet uz sauli. Un mēs atgriežamies sākuma pozīcijā. Šeit arī tiešām pievērs uzmanību tam, ka galva iet starp rokām. Mēs sajūtam, ka iestiepjās gan mugura, gan arī kājas. Un gatavojies jau tam, ka kājas mēs arī izstiepsim. Pa vienai kājai sākam virzīt papēžus grīdā ļoti lēnām. Kustības nevienā brīdī nav
saraustītas, nav straujas. Ja mēs iesildam ķermeni, mēs iestiepjam gan saites, locītājus, muskuļus. Šeit arī viegla kustība ķermeņa augšdaļā. Caur planka pozīciju atgriezīsimies kobras pozā. Un vēlreiz virzot gurnus atpakaļ, mēs pieliekam pēdas pie grīdas, pēdu priekšpuses pie grīdas un nolaižamies bērna pozā. Caur kaķa uzrauto kūkumiņu nabu uz iekšu mēs nolaižamies atpakaļ kobras pozā. Un vēlreiz virzot gurnus atpakaļ, mēs nolaižamies bērna pozā. Ejam atpakaļ līdz kobras pozai, nedaudz noturam un atgriežamies līdz četrāpas pozīcijai balstā uz ceļiem. Izstiepjam pretējo roku un pretējo kāju taisnu. Roku virs galvas, kāju atpakaļ un sāraujamies tādā kā čokuriņā, velkot elkoni pie sevis un celi pie sevis. Elkonim un celim nav jāsaskarās. Mēs velkam pie ķermeņa augšdaļas ar domu, ka mēs velkam nabu uz iekšu, zodu pie krūtīm un nopaļojam arī mugurkaulu. Turpinam uz izelpu. Atkārtojam ar otru kāju, mēs izspiežam sevi prom no grīdas caur plaukstu, ka tu neesi iekritis plecā. Un taisna roka gar ausi un savelkam. Elkonis nāk pie sevis, cēlis nāk pie sevis un arī zods tuvinās krūtīm un uz izelpu. Atceries, ka elpošanai šajā treniņā arī ļoti, ļoti svarīga nozīme un tu pat jutīs, kā ķermenis ir atslābinājies. Ieņemam pozīciju ar pēdām kopā, taurenīša pozā un virzām ceļus uz grīdu. Veicam dinamisku kustību, pēdas turam vienu pret otru, apkļaujam apkārt arī plaukstas un izkustinam arī iegurni. Sakustojam kājas lotusa pozā, šeit tik, cik tev ir ērti, un virzām roku uz sānu, iestiepjot ķermeņa augšējās daļas sānu. Izelpā roka iet pāri ausī, pretējā roka pie grīdas pieskarās tik daudz, cik tu vari, cik tu saglabā kvalitatīvu kustību un sajūtu, kā iestiepjās sānu daļa. Arī kakls šeit iet līdzi. Un dinamiskā kustībā uz izelpu. Roku velkam uz sāniem, caur āpļa veida kustību mēs atgriežamies uz sāniņa un atveramies vaļā. Ja, tad, kad tu esi aizmugurē, tad atver roku un krūšu kurvi nedaudz. Vaļā pavelc tā kā caur krūšu daļu uz atpakaļ. Sadodam rokas aizmugurē kopā, nolaid plecus un pavelc sevi uz atpakaļ un uz leju. Apķerot ceļus, veicam apļveida kustības, virzot krūtis uz priekšu un ievelkot vēdera daļu, nopaļojot muguru uz aizmuguri. Uz vienu pusi un uz otru pusi izelpā sajūtam, kā mugurkauls ir aktīvs, ir dinamisks, nav statisks, iecementējies, tas ir dzīves organisms, kam ir jākustās, sadodam kopā rokas un izelpā pasaka sev paldies par kustību, paldies par dzīvību un paldies, ka liki rūps par sevi pirmajā vietā. Pasmaidām, izelpojam un turpinām dienu atā.